Iztēlojos situāciju. Liels uzņēmums, ļoti daudz darbinieki, un uzņēmums nodarbojas ar apjomīgiem lieliem projektiem. Un kolektīvā ir 2 darbinieki, kas nesarunājas. Nav nekādā veidā iespējams viņus pierunāt uz adekvātu, normālu komunikāciju. Un ko darīt? Jo tas, protams, ietekmē visa uzņēmuma darbības rezultātus. Varbūt var vienu vai abus atlaist un pieņemt darbā citus? Nē, tik radikāli rīkoties nevar. Viņi abi ir ļoti, ļoti labi speciālisti. Tad vienīgais, kas man nāk prātā, ir mediācija. Mediācija? Es biju pārliecināta, ka mediācija ir kaut kas tāds, ko lieto ģimenes konfliktu risināšanai. Patiesībā nē. Arī darba strīdos mediācija ir efektīva starp kolēģiem, vadītājiem un padotajiem. Var pat būt tā, ka procesā iesaistītas veselas darbinieku grupas un struktūru vienību vadītāji. Bet šis jau ir vairāk tāds kā psiholoģisks strīds. Tas nav strīds, ko var risināt ar, teiksim, tiesvedības palīdzību. Mediācija ir iespējama arī situācijā, kad ir konflikts, bet par viņu nav iespējams strīdēties tiesā. Strīds ir psiholoģisks, nevis tiesība. Piemēram, tieši tevis minētais gadījums, kad 2 darbinieki nesarunājas. Un, protams, mediācija var būt arī tad, ja iespējams tiesas process un pat tiesvedības laikā. Tas varētu patiešām izdoties. Domāju, ka noteikti. Jo mediācija ir konfidenciāls, neformāls un brīvprātīgs sadarbības process, kurā strīda puses ar mediātora profesionālu atbalstu pašas cenšas vienoties par savstarpēji pieņemamu domstarpību risinājumu. Šis ir ļoti svarīgi, jo tas nozīmē, ka neviens no abiem iesaistītiem nekādā veidā nesajustos aizvainots vai pazemots. Precīzi. Darba strīdu risināšana mediācijas ceļā ļauj saglabāt profesionālās attiecības un veidot jaunu attiecību struktūru. Ja iesaistītie ir ar mieru piedalīties mediācijā, tad ir laba iespēja tikt pie pozitīva rezultāta, jo viņi ir atbildīgi par lēmumu paši, ierosinot iespējamos risinājumus, tāpēc ir augstāka iespējamība rast appusē izdevīgu risinājumu. Tas nozīmē, ka tiek ietaupīts laiks, tiek samazināti cilvēku un finansu resursi, un tiek samazināta arī negatīvā ietekme uz organizācijas produktivitāti un efektivitāti. Jā, es nesaskatu šeit nevienu pusi kā zaudētāju. Mediātors nodrošina vienlīdzīgu attieksmi, palīdz risināt problēmu un atsākt veselīgu komunikāciju. Mediācija samazina tiesvedību risku. Un šis varētu patikt arī uzņēmuma īpašniekiem, jo izmaksas ir saprātīgas un prognozējamas. Tas patiesībā nav vienīgais ieguvums. Mediācija darba strīdu risināšanā mazina negatīvo ietekmi uz organizācijas tēlu, ņemot vērā konfidencialitātes principu. Informācija par konfliktu paliek organizācijas iekšienē. Ja tu esi organizācijas vadītājs un vēlies efektīvi un vienlaikus konfidenciāli risināt darba strīdus, ieskaties certificētu mediātoru padomes tīmekļa vietnē certificētimediatori.lv. Tur atradīsi sev piemērotāko mediātoru un visu vajadzīgo informāciju par mediācijas procesu.